jums šķiet, kur mobilo tālruņu operētāju sistēma visā pasaulē ir vispopulārākā? Kura pagājušajā gadā piedzīvoja visievērojamāko kāpumu? Uzminējāt? Ticiet vai nē, turpat vai trešā daļa no visiem pasaules tālruņiem ir aprīkot ar Symbian. Jā, nevis iOS, nevis Android, bet tieši Symbian. Un mums ir Symbian jaunākā versija vārdā Belle, lūk, šajā sudrabotajā Nokia tālruņā. Tāpat kā citas mobilo telefonu operētāju sistēmas, protams, ka arī Nokia telefonos esošā Symbian platforma laika gaitā ir piedzīvojusi dažādas attīstības pakāpes. Jums skatītāji droši vien vislabāk varētu būt pazīstama šī te vecā labā Sērijas 60 Symbian versija šādos te cipartaustiņu telefonos. Šī jau ir pamatīga vēsture, taču, paņemot rokā daudz jaunāku Nokia 500 vai Nokia C7, kurā ir atrodama pašreiz Symbian pirmspēdējā platforma Nokia Anna, mēs redzam visai jūtamas līdzības ar šo te klasiku. Tikai šeit ekrāns jau ir kļuvis bakstāms, mums ir pieejamas vairākas darbvirsmas, uz kurām var izvietot izceļus. Moderna saskaņa, taču klasikas pieskaņa viennozīmīgi ir jūtama. Taču mūsu šodienas stāsts ir par pašu jaunāko Symbian platformas versiju – Nokia Belle, kas nu jau principā atbilst visiem mūsdienu skārienu telefonu lietošanas ieradumiem. Mēs pat varētu teikt, ka Nokia Belle diezgan labi atgādina pasaulē tik populāro Android operētāju sistēmu, taču Nokia Belle tomēr šķiet intuitīvāk un vienkāršāk lietojama. Vismaz rūdītiem ilgadējiem Nokia telefonu lietotājiem ar Nokia Belle varētu būt vieglāk saprasties nekā ar kādu citu skārienu telefonu operētāju sistēmu. Lūk, piemēram, Nokia C7 vai Nokia 700. Darbvirsmu skaits maināms atbilstoši saviem ieskatiem, un arī izceļu un dažādu logrīku pievienošanu notiek ļoti intuitīvi un vienkārši. Papildus vērtībām ir ieviest arī augšējā izvēlkamā izvēlne, kurā varam ātri piekļūt savienojumu slēdžiem un aktuāliem paziņojumiem. Lietotņu izvēlnē varam piekļūt gan spiežot aplīšu ikonu stūrītī, gan arī nospiežot vienīgo fizisko taustiņu ekrāna apakšpusē. Ar šo pogu mēs pēc tam varam arī iziet no jebkuras atvērtās aplikācijas, bet ja to paturēsim nospiestu, nonāksim pie atvērto programmu saraksta. Galvenajā izvēlnē vienā garā sarakstā mēs redzam visus telefonu rīkus un tajā uzstādītās lietotnes. Lai kādu lietotni izcelt uz darbvirsmu, jāpatur pirksts uz vēlamās ikonas un jāizvēlas vajadzīgā komanda. Brīdī, kad telefonā uzstādīts milzīgs lietotņu klāsts, reizēm noderēs arī meklēšanas funkcija. Godīgi sakot, tas arī viss. Nokia Belle platformas vietāju un lietotājiem nekādi papildus knifi arī vairāk nav jāzina. Saskaņa tiešām šķiet vienkārši un intuitīvi lietojama. Varbūt lietotņu klases nav tik milzīgs kā Android vai iOS vietāluņos, taču tie daudzie tūkstoši ar bezmaksas programmām, aplikācijām, spēlēm un tā tālāk būs vairāk nekā pietiekami vidusmēra lietotājiem. Būtiski, ka ir virkne ar vietāluņiem, kas joprojām darbojas ar mobilo telefonu operētāju sistēmu Symbian Anna. Un ziniet vai nē, bet tie ir atjaunojami ar jaunāko versiju Belle. Kā to izdarīt, protams, jāskatās Nokia mājaslapā, bet es varu derēt, ka daži no tiem, kas to izdarīs, tiešām sajūtīs, ka jūsu tālrunis ir palicis modernāks un labāks. Piebildīsim gan, ka lietotājiem, kas savus Nokia telefonus pirkuši ne pie oficiāliem tirgotājiem un šobrīd lieto tā saucamos pelēkos tālruņus, kas paredzēti pavisam citam, nevis Baltijas reģionam, pēc šī programmatūras atjauninājuma var nākties saskarties ar latviešu valodas neesamību telefonā. Šo niansi ņemiet vērā. Starp citu, pavisam nesen Nokia prezentēja vietālruni, kas kārtējo reizi pārsteidza pasauli. Nokia 808 PureView ar 41 megapikseli izšķirtspējas kameras sensoru. Pilnīgs kosmos, un tikpat kosmiska ir arī uzņemto attēlu kvalitāte. Bildisko finālā iegūstam gan par laimi ir 5 vai 8 megapikseli izmērā, taču lielais sensors un īpašas datu apstrādes tehnoloģijas ļauj iegūt maksimāli labāku attēlu, ko šodienas telefons var piedāvāt. Šo Nokia 808 PureView vietālruni mēs pieminējam tāpēc, ka tas arī funkcionē uz Nokia Belle platformas. Bet noslēgumā kāds komentārs arī no Symbian telefonu lietotāja. Es lietoju Nokia N8. Un manā īpašumā ir, ja nemaldos, apmēram pusgadu. Tā kā laikam jau jāizsver tās labās vietas, kāpēc es neesmu vēl šo telefonu nomainījis, jo iespējas man patiesībā ir bijuši ļoti daudz. Tagad jau kādu laiciņu es lietoju Belli, un beidzot manā izpratnē konkrēti Symbians rada jēgu. Tiešām nezinu, vai tas ir saistīts tikai ar telefonu tehniskajiem parametriem, vai tomēr savs dāvums ir arī konkrēti Symbianam klāt.
Bet pirmkārtām šis telefons ir ļoti labi baterijas laiku. Es tiešām nezinu, vai ir mūsdienās tagad pašlaikās Android telefons, kurš pilnas lietošanas režīmā varētu izturēt 2 diennaktis. Konkrēti. Un ja ir vēlme, tad es domāju, šo te laiku arī tiešām lietot viņu kā klasisku telefonu. N8 varētu arī šo te laiku pavilkt gan rīz līdz nedēļai. Nokia N8 ir vislabākais ceļojuma telefons, kādu es varētu iedomāties, kas ir, protams, lieta, kas man ir diezgan saistoša. Tātad pirmais, tas ir šis baterijas laiks. Otrais, tas ir kamera. Es domāju, ka vēl aizvien cilvēkam piekritīs, ka šī ir top 3 kamera, kāda noteikti ir šobrīd tirgū. Vislielāko sensoru. Un trešais iemesls būtu navigācija. Mēs būtu iepazinušies ar to, kā tad izskatās Symbian Belle mobilo tālruņu platforma. Starp citu, cilvēki IT aprindās runā, ka Symbianam tiek gatavotas jaunākas versijas vārdā Karla un Donna. Laiks rādīs, ko tādu jaunāku un labāku šīs versijas mums piedāvās.